Var iespējams melot, izmantojot tikai patiesu informāciju. Protams, un kā vēl? Vienpusējas informācijas sniegšana ir īpaši bīstama manipulācijas metode, jo informācija var būt pilnīgi patiesa, balstīta reālos faktos un notikumos, bet tā neparāda pilnu ainu. Ir divi galvenie paņēmieni, kā manipulēt ar vienpusēju informāciju – ogošana datos un anekdotiski piemēri. Ogošana datos nozīmē atlasīt tikai tos datus un faktus, kas apstiprina vēlamo stāstu, un noklusēt vispārējo. Piemēram, Kremļa propaganda gadiem stāsta, ka NATO ir drauds. Baltijā paliek arvien vairāk NATO karavīru. Notiek arvien plašākas un lielākas militārās mācības, debesīs patrulē arvien vairāk un vairāk lidmašīnu. Tad NATO uzvedās agresīvi. Tas viss tā ir, bet secinājums ir nepareizs, jo Kremļa propaganda noklusē būtisku faktu. NATO sāk palielināt savu militāro klātbūtni Baltijā tikai pēc tam, kad Krievija 14. gadā iebruka Ukrainā. Pirms tam Baltijā nebija citu NATO dalībvalstu karavīru. NATO klātbūtni palielināja tikai, lai aizsargātos pēc Kremļa agresijas. Neviens no Krievijas apgalvojumiem par NATO nebija nepatiesas vai safabricēts, bet tika izlaists vissvarīgākais fakts, kas NATO klātbūtni parāda pavisam citā gaismā. Paņem tikai šo daļu faktu, kas atbilst vēlamajam stāstam, ir ļoti spēcīgs manipulācijas paņēmiens, jo tur nav melu, ko varētu viegli pārbaudīt vai atspēkot. Un līdzīgs paņēmiens ir anekdotisku piemēru izmantošana. Paņemt vienu gadījumu, vienu viedokli un pasniegt to kā vispār zināmu patiesību. Piemēram, nointervēt kādu NATO kritiķi rietumos un no tā secināt, ka parastiem cilvēkam rietumvalstīs NATO galīgi nepatīk. Jā, rietumos ir pacifisti, kur ir pret NATO, pret jebkādām militārām darbībām, tomēr nenozīmē, ka visi iedzīvotāji ir pret. Noklusēt vairākumu viedokli, bet pacelt tikai vienu perspektīvu, arī ir spēcīgs manipulācijas instruments. Kā aizsargāties pret šo manipulāciju? Diemžēl nav tādu vienkāršu veidu. Ikvienam ikdienā jābūt kā digitālam detektīvam. Izmanto dažādas informācijas avotus. Meklē un izvērtē arī pretējus viedokļus tam, kam tu jau tici. Pārbaudi plašāku kontekstu un kritiski izvērtē visu informāciju.